šajā sezonā tur. Un priekšā vārtos Bičevskis. 5. minūte. Vēl nebija beigusies, kad Bičevskis 1-0. Šķiet ar kādu trešo metienu. Es domāju, ka es esmu vairāk piespēlētais nekā metējs. Viņi jāatvēlas tad metienu piespēlēšu un piespēlēšu. Cenšos iet uz vārtu priekšu un meklēt tur rips atlikušās un tās mēs priekšā. Aizsardzībā vēl viens paklub. Piespēl vārtu priekšā vārti! Fantastisks piespēl Bukārt izpildījām un cimredzot Bičevskis. Tieši tā, Bičevskis. Dzīve bez hokeja šobrīd, domāju, ka noteikti nevarat iedomāties, jo viss ir tam pakļauts, viss saistīts ar hokeju un es domāju, tas ir kā dzīves stils. Grūti tādā situācijā apmānīt vārdsargu. Bet vēlreiz vārds priekšā, vēlreiz. Jābūt ir Bičevskis. Bičevskis ar atkārtot metienu būs rezultīvākais spēlētājs 6-1. Hokejs sāk spēlēt 3,5 gadu laiku vecumā. Mana un brālā aizved mammu uz Daugavas stadionu. Un tur arī sākās hokeja gaitas. Tā nebija mana izvēle izvēlēties hokeju. Tā vienkārši notika, veda brāli, māsu un mana maziņa arī paņēma līdzi uz hokeja halu. Fantastiski! Bičevskis. Manuprāt, Tāda nekāda speciāla rituāla man nav. Varbūt mašīnā pirms spēles, braucot uz spēli, klausos kādas noteikti dziesmas, bet nekas tāds speciāli īpašs nav par spēlēm. Man ir grūti spēlēt ar tādiem, kas ir aktīvi, neļauj tev brīvi kustēties, turos iet cieši prāta virsū, spēlē kontaktu spēli un nedod tev elpot, nedod kustēties līdz uz vārtiem. Vēlreiz vārds priekšā vārti! Bičevskis. Arī Bičevskis! Atkal vairākums izmantots.